Šajā epizodē tu uzzināsi, kā ChatGPT var palīdzēt meklēt un analizēt tiesu praksi, gan atsevišķus spriedumus, gan arī tiesu prakses apkopojumus Latvijas augstākās tiesas mājaslapā, gan citos tiešsaistes avotos. Iedomājies, ka tev jāatrod, kā tiesas iepriekš vērtējušas konkrētu tēmu vai kāda ir izveidojusies vispārējā tiesu prakse konkrētā jomā, piemēram, atlaišanas pamatotība vai zaudējuma piedziņa. Tu vari meklēt pats, bet tas aizņem laiku. Vai arī vari izmantot ChatGPT kā savu palīgu. Sāc ar skaidru uzvedni. Piemēram, lūdzu, atrodi jaunākos Latvijas Republikas augstākās tiesas spriedumus, kas saistīti ar darbinieka atlaišanu pārbaudes laikā. Pirms dot komandu GPT, neaizmirsti aktivizēt funkciju Meklēt tīmeklī. ChatGPT sapratīs, kādu informāciju meklē un var ieteikt, kā precizēt tēmu, ja nepieciešams. Lai justos pārliecinātāks par sniegtās informācijas ticamību, palūdz GPT, lai viņš norāda datu iegūšanas avotu. Papildus, lai rezultāts būtu vēl labāks, var iekopēt konkrētu saiti, kur primāri meklēt informāciju. Šoreiz iedosmi GPT saiti uz augstākās tiesas mājaslapu. GPT palīdz atrast būtiskāko un saprast, kā piemērot iepriekšējo tiesu praksi savā gadījumā. Vairs nav jāšķirsta desmitiem PDF failu. Ja tev jau ir konkrēts spriedums, piemēram, PDF fails, tu vari to augšupielādēt GPT un lūgt to izskaidrot īpaši, ja neesi jurists, lūdzu, izskaidro spriedumu būtību saprotami un norādi, kādi ir tiesas argumenti. Pēc saņemtā rezultāta vari uzdot papildus sev interesējošos jautājumus. Ar ChatGPT tu iegūsti palīgu, kas spēj meklēt, filtrēt un izskaidrot gan tiesu spriedumus, gan arī tiesu prakses apkopojumus cilvēkiem saprotamā valodā. Ideāli, ja gatavo dokumentus, raksti sūdzības vai gatavojiet tikties ar klientu, kuram jāskaidro situācija. Jebkurā gadījumā atceries, ka mākslīgais intelekts ir tikai palīgs, kas palīdz tev ietaupīt laiku, bet tev joprojām jāpārliecinās par informācijas atbilstību. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.